Tas pārgriezīs jebkura veida ēsmas zivis, gandrīz vai varētu tās saukt par uguni. Tas patiesībā izskatās neticami. Paskaties uz šo lietu. Šis ir milzu krabis. Ak, mans Dievs! Čau, puiši! Mēs tikko esam nokļuvuši šajā trakajā salā, un nākamās 3 dienas mēs paši ķersim savu ēdienu. Mēs dosimies uz 3 dažādām salas ainavām, lai atrastu plēsējus, kas valda šajās teritorijās. Jūs jau zinat, daudz no šiem dzīvniekiem droši vien būs dusmīgi un mēģinās man uzbrukt, bet viņi ir garšīgi cilvēki. Man nav ne jausmas, ar ko mēs sastapsimies, bet es esmu sajūsmināts par šodienu. Aiz mums ir piekrastes rifi, mēs dosimies uz dziļo, zilo okeānu un beigsim vistrakākajā no visiem. Tev būs jāpaliek, lai to redzētu. Tagad mēs dosimies krūmos. Izkrāmējam mugursomu un sākam izpētīt, lai redzētu, ko varam atrast, kas mums ļaus nomazgāties un medīt kādus trakus dzīvniekus. Šī izskatās kā tiešām laba vieta, kur iekārtoties, vai ne? Mēs visu noliksim tieši šeit pirmajai dienai. Puiši, mēs izmantosim šo lielo vērķi, tas ir liels, vecs lielgabals. Mēs peldēsim tieši no krasta. Man nav ne jausmas, ar ko mēs sastapsimies piekrastes rifu zonā, bet mums vajag diezgan spēcīgu ieroci, lai tos pieveiktu. Mums ir mūsu firmas ātrā atdzīvināšana. Mēs to izmantosim tikai tad, kad būsim pilnīgā bedrē. Šis ir spēcīgs enerģijas lādiņš, kas cerams mums dos otro elpu, turam īkšķis. Mēs varam sastapties ar trakām lietām, vecīt, bet godīgi sakot, man nav ne jausmas, ko mēs atradīsim. Es tikai ceru, ka mums nebūs jāpaliek izsalkušiem. Ir pienācis laiks sakraut mugursomu, sākt izpētīt šo pludmali un skatīties, ko mēs varam atrast. Cerībā, ka tas mums ļaus noķert dažus no trakākajiem dzīvniekiem trakās ainavās. Ejam, to mēs nevaram izmantot. Paskaties uz šo, mums ir vecas pudeles, veci kokosrieksti. Viss vecs pudeles, vecs kokosrieksts. Kas tas ir? Šampūna paliekas. Ja tur vēl kaut kas būtu bijis iekšā, mēs to noteikti varētu izmantot. Tas ļoti labi palīdzētu pret maskas aizsvīšanu. Šajā piekrastē noteikti jābūt kaut kam, ko mēs varam izmantot. Mums te kaut kas ir. Paskaties. O, tas ir trāki, vecīt. Es tikko atradu šo lielo veco dēli. Tev būs man jāuzticās, bet mēs vēlāk to noteikti varēsim izmantot. Kad mēs noķersim kādus dzīvniekus, ja mēs noķersim kādus dzīvniekus. O, es tagad kļūstu pārāk pārliecināts. Noliksim to tieši šeit. Mums ir vesela kaudze ar virvi, kas ir izskalota krastā. Kas tas ir? Vecs zvejas tīkls. Labi, paskaties uz šo. Paskaties, cik traka ir šī piekraste. Tas ir neprātīgi. Es šajā salā pārāk daudz neko neatrodu, man šķiet. Mēs dodamies atpakaļ uz nometni, sagatavojam ekipējumu un gatavojamies pirmajai medībai šajā izaicinājumā. Tagad mērķis tuvāko dienu laikā ir noķert dažus no trakākajiem dzīvniekiem. Es gribu jums parādīt, kas padara viņus par dominējošajiem plēsējiem šajā apvidū. Dažreiz tie ir zobi, dažreiz ķermenis, dažreiz viņu aizsargājošais ārējais apvalks. Bet es ceru jums pastāstīt dažas detaļas par to, kas padara šos dzīvniekus tik ļoti dominējošus. Bet jūs jau zināt, ka nākamajās dienās es būšu plēsējis, lai redzētu, vai man izdosies noķert kaut ko ēdamu. Mēs velkam uzvalku, cerams. Šiem dzīvniekiem ir traki, zobi vai bruņas, vai arī, es nezinu, varbūt viņi smird vai kaut kas tam līdzīgs. Kaut kas viņos padara viņus par plēsējiem, kas nozīmē, ka viņi medī citas mazas zivis vai krabjus vai visu to veidu radības. Man nav ne jausmas, ar ko mēs sastapsimies, bet mums ir lielais, vecais lielgabals. Tāpēc cerams, ka varēsim izšaut dažas caurumus cauri šīm lietām. Aiziet! Ak, mans Dievs, ja dzīvnieki būs tikpat skaisti kā ainava, kurā mēs būsim, tad ejam. Okay. Ak, mans Dievs, puiši, tās tur ārā bija neprātīgi, jūs redzējāt. Kad mēs ienirstam vienā no tām alām,
Es patiesībā salauzu savu plaznas. Nezinu, vai jūs varat redzēt, bet paskatieties, tā pārāk stipri lokās. Mēs šobrīd neesam labā situācijā. Mums nāksies šo nomainīt un atgriezties ūdenī, lai ar šo salauzto zivi nopeldētu visu ceļu atpakaļ. Tas ir tik forši. Mēs gandrīz visu aizskaloja paisums. Labi, nomainām šīs spuras un dodamies atpakaļ, vai ne? Aiziet! Jūs pat neiedomājaties, cik tālu es šobrīd esmu no krasta. Paskatieties, kā viņš laiž. Īsts zvērs. Paskatieties uz to. Paskatieties uz to ūdens pistoli. Labi, mēs tev neēdīsim, pazūdi no šejienes. Ak, mans Dievs, puiši, mēs tikko bijām ūdenī vairākas stundas. Un tā noteikti bija viena no grūtākajām medībām jebkad. Straume bija tik spēcīga. Bet mēs dabūjām dažas zivis, un tās ir tiešām dīvainas zivis. Un es domāju, ka dažas no tām mums palīdzēs. Mēs dabūjām šo te, kas ir fusile, patiesībā tāda kā ēsmas zivs, un šī patiesībā ir ļoti vienkārši nomet to smiltīs. Un milzīgajām plēsīgajām zivīm šīs zivis patiešām ļoti patīk.
Ar to viņi tur barojās, tāpēc tas mums palīdzēs nākamajās pāris dienās. Es patiesībā paturēšu šo zivi un mazliet riskēšu, cerot to izmantot kā ēsmas zivi rīt. Jo mēs dodamies pēc milzīgiem milžiem. Skatieties, puiši, mēs šodien nedabūjām to milzīgo milzi, ko vēlējāmies. Šī ir svītrainā snaperzivs, kas padara viņus par tik nikņiem plēsējiem, kā jūs redzat, viņiem ir šīs svītras, kas saplūst ar rifu, un viņa mute ir tieši šeit. Skatieties, cik liela ir tās mute, un tieši tā spēja vienkārši iesūkt visu laupījumu rifā. Šis snaperu veids šeit neizaug ļoti liels. Es domāju, ka maksimālais izmērs, ko esmu redzējis, ir apmēram 30 centimetri. Šis te nav nemaz tik slikts. Es domāju, vai es gribu šo paturēt. Tas nozīmē, ka mums vakariņās pirmajā dienā būs tikai šī viena mazā zivs. Un rīt mums būs jācenšas noķert kādu milzeni, puiši. Es nemelošu, es mēģināju atrast kādus lielus plēsējus, bet man tas neizdevās. Un vismaz mums ir ēsma, jo jūs zinat, ja mēs gribam noķert milzīgu plēsēju, mums vajag pievilināt milzīgu plēsēju. Vajag nedaudz atvilkt elpu. Puiši, tur ārā ir nenormāli grūti, mani mētāja un svaidīja apkārt. Jutos kā kaut kāda ķeizara salāti, kuras mētā apkārt. Ļaujiet man jums pateikt, kad jūs redzēsiet dzīvniekus, kurus mēs medīsim tuvāko dienu laikā. Viņi šo lietu norīs veselu. Dodamies krūmos, savāksim kaudzi malkas un liekam šo lietu uz uguns. Mums vajag kārtīgi paēst, jo rīt mums būs vēl lielāka diena un lietas kļūs vēl trakākas. Ko? Mums ir vesela kaudze malkas. Ejam savākt skaliņas. Visi rakstiet komentāros, tas gatavojās. Es jūs mīlu, draugi. Šodien bija gara diena un ir lieliska sajūta iekurt ugunskura uz šīs salas. Tas ir tik patīkami. Atstāsim mūsu ugunskura, dosimies uz ūdens malu un sagatavosim mūsu zivi. Mums ir mūsu dēlis, ko savācām nedaudz agrāk. Es zināju, ka tas noderēs. Tātad, ko mēs darīsim? Paņemsim mūsu fuseliju. Šo mēs paturēsim līdz rītdienai. Mēs patiešām izmantosim šo lietu un cerams, ka ar to varēsim noķert briesmoni. Tātad es nolikšu šo malā un šīs būs mūsu ēdiens šodienai. Šo mazo snaperi es vienkārši atvēršu kā tauriņu un tad cepšu tieši virs uguns. Vispirms ātri izņemšu viņam iekšas, mums to nevajag. Vienkārši paņemšu un atbrīvošos no tām. Tagad ar nazi es vienkārši nogriezīšu to taisni gar vienu filejas malu. Noteikti nav īstais nazis šim darbam, bet mēs tiksim galā. Mēs esam atvēruši zivi kā tauriņu. Tas viss ir skaista gaļa, un mēs to varam likt tieši uz uguns. Tā ir spīdīga, perfekti balta. Mēs to paņēmsim. Tas būs ēdiens pirmajai dienai. Tas nav daudz, bet cerams, ka pietiks, lai mēs izdzīvotu līdz rītdienas rītam. Aiziet, es to nolikšu tieši šeit. Mēs esam pagaidījuši līdz mūsu ugunskurs noplok. Tas ļoti dūmo, un tas būs ideāli, jo visi šie dūmi iesūksies mūsu zivī. Tāpēc es aizgāju un savācu šos 2 koraļu gabalus. Ko es darīšu? Vienkārši uzstādīšu šos, man ir 3 koka zari. Es tos pārlikšu pāri, un tad man te patās ir mūsu zivs. Es vienkārši nolikšu šo pāri. Tas piesūksies ar visu to dūmu un būs vienkārši neticami. Šis te nedegs, jo mums ir šie zaļie zari, un tas ir novietots tieši blakus galvenajai liesmai. Dūmi burtiski nāk ārā no zivs mutes, puiši. Izstāsta, ka viņš pats pīpē cigaretes. Paskatieties, cik labi tas izskatās. Redziet, kā mūsu zivs šeit cepās. Es esmu tik sasodīt izsalcis. Šodien bija gara diena, puiši. Mēs salauzam savus pleznas ļoti tālu peldot uz aizmuguri. Mēs nedabūjām to milzeni, ko gribējām, bet mēs dabūjām kaut ko. Mēs dabūjām arī šo zvēru. Šis būs tas ēsums, kas mums vajadzīgi. Cerams, ka ar to varēsim noķert milzeni. Es to esmu darījis iepriekš, kad esmu izmantojis šādu veidu zivis un esmu tās aizmetis tālumā. Un tas, ko tas dara, ir pievilina lielu zivi, bet turēsim īkšķus, kad mēs to varēsim izdarīt rīt. Mūsu zivs ir gandrīz gatava, mēs to tūlīt noņemsim.
Izskatās neticami labi, nesīsim to pie ūdens malas ejam. Šis ir tas, par ko viss ir mazā zelta stunda. Un mums ir mūsu maltīte, puiši. Paskatieties uz šo te grilēts snaperis šajā pludmalē. Tam ir visa kūpinājuma garša un nedaudz, es domāju, krāsas no ārpuses. Ko es varu izdarīt, ir vienkārši noplēst to vienu filēju turpat un paskatieties uz to. Tas viss ir gaļa mums. Paskatieties uz to turpat. Tas burtiski vienkārši drūp nost. Snaperis ir vienkārši tik garšīgs. Es ņemu visu, ko varu no šī tieši tagad. Jūs tiešām varat sajust to liesmas un dūmu garšu, kas iesūkusies zivī. Izņem tās zviņas ārā. Godīgi sakot, tas bija neticams. Skaties, tas viss ir tikai atgriezumi. Bet, puiši, ar to nepietiek. Mums būs jāiet vēlreiz rīt un jāskatās, vai varam dabūt vēl lielāku briesmoni. Man šobrīd ir tik liels kārdinājums apēst šo zivi, bet es noturēšos, puiši. Rītdiena ir pavisam jauna diena un cerēsim, ka mēs varēsim izmantot šo lietu, lai pievilinātu kādu milzīgu briesmoni. Es jūs satikšu rīt agri no rīta. Lietas kļūs patiešām trakas. Tiekamies tad, puiši. Labrīt jums, puiši! Mēs esam dziļajā okeānā, mums ir mūsu lielgabals un mazā zivs, ko vakar nošāvām, un šodien mēs dodamies pēc okeāna briesmoņiem. Mums ir liels smailes veida pacēlums, kas šeit nekurienes vidū paceļās līdz apmēram 20 metriem. Un tad visapkārtam tas vienkārši krīt lejā kā traks vulkāns zem ūdens. Tas ir neprātīgi, vai tu zini? Vakar mēs dabujām tikai to vienu mazo zivi, tāpēc šodien mums jāatrod īsts briesmonis. Mēs darīsim tā, mēs patiešām iemetīsim to tālumā, un kamēr tas grimst, cerams, kaut kas liels pienāks un mēģinās to apēst. Šodien šajā vietējā laivā ir ļoti bīstami. Tu vari redzēt, skaties, kādi viļņi mums jālauž cauri. Tas ir neprātīgi. Motors, kas tur ir iekšā, ir kā sasodīts zāles pļāvēja motors. Tas ir tik traki. Mēs iespējams pārvietojamies tikai ar kādiem 4 mezgliem, un tas ir ātrākais, ko šī lieta spēj. Ja es nepārdzīvošu šo epizodi, jūs zinat, es esmu iestrēdzis kaut kur okeāna vidū. Šeit mēs īsti neredzēsim pārāk daudz mazu lietu. Mums droši vien būs jāienirst apmēram 20–25 metru dziļumā, un cerams, ka mēs varēsim sastapt kaut ko interesantu. Monster, mēs gribam tevi apskaut! Aiziet! Urā! Man nav ne jausmas, ko mēs tur lejā atradīsim, bet esmu sajūsmā. Labi, aiziet! Mazulīt! Urā! Ak, mans Dievs, jūs tikko redzējāt. Es tikko nolaidos lejā, un tur bija milzīga spāņu makrele. Es nolaidos pie viņa. Čaļ, viņš sēdēja pašā apakšā, droši vien kādos 22 metros dziļumā, un es pieliku tēmēklu un izšālu. Mans šķēps aizlidoja līdz galam, bet tam vienkārši nepietika attālumu, tāpēc mēs viņu pat nedabūjām. Mēs taisamies vēlreiz pārbraukt, čaļi. Izskatās, ka tur lejā viss sāk kustēties. Es uzkurinos. Es domāju, ka mēs atgriežamies tur lejā un paskatāmies, vai varam atrast kādu dzīvnieku. Aiziet!
Paskatieties šeit, čaļi, mums ir sasodīta zaļā džoba zivs un spāņu makrele. Kā esmu tik uzvilkts, jūs redzējāt. Es nolaidos lejā un nošāvu šo džobu, un tad tur lejā bija vēl viena makrele. Es viņu nofokusēju un tad paņēmu šo slikto puisi. Kā esmu tik uzvilkts par to puiši. Bet es domāju, ka mums vajag vēl vienu dreifu puiši, jo man šķiet, ka šeit varētu būt kaut kas īpašs, ko mēs varam nomedīt. Nezinu, vai mums izdosies to atrast, bet es domāju, ka mēs mēģināsim tikt pie lielā suņa. Jūs zināt, kas tas ir? Mēģināsim paskatīties, vai šeit varam kaut ko atrast, varbūt kādu sunīti vai vahu, varbūt marlīnu, kaut ko tādu. Bet cilvēki, mums jau ir daži plēsēji. Aiziet, paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Aiziet! Paskaties uz tās radības trako muti, tas ir neprāts. Mums ir suņu zobu tuncis, kad es runāju pa plēsējiem. Puiši, šis ir gandrīz pats labākais, ko var dabūt. Šī radība ir īsts dominējošs zvērs šeit uz salas. Jūs redzējāt, tā gandrīz visu manu spolu paņēma. Ak, Dievs, tas radījums ir tik spēcīgs. Tas ir neticami. Es dabūšu šo zvēru laivā. Aiziet! Šis dzīvnieks šeit var izaugt līdz vairāk nekā 100 kilogramiem. Puiši, tie ir īsti okeāna zvēri, kas gandrīz iznīcina katru savu laupījumu. Un jūs redzējāt, mums bija mūsu sasodītā zivs, ko mēs vakar paturējām. Es to iemetu tā grimst lejā, un šis trakais suņzobu tuncis pienāca un vienkārši to saplosīja. Tad es ieniru pie viņa un nošāvu viņu. Ja mēs nebūtu paturējuši to zivi, mēs nekad nebūtu dabūjuši šo lielo puisi. Jā, mēs dabūjām suņzobu tunci. Tieši to mēs darām, mazulīt. Mēs esam ieguvuši okeāna plēsējus. Man tikko mutē iekļuva vesels lērums gļotu, bet, draugi, neuztraucieties. Mēs šobrīd varbūt šūpojamies diezgan pamatīgi. Bet kapteinis, viņš ir īsts leģenda, un mēs viņu atalgosim. Ar dažām no šīm zivīm, tas ir skaidrs. Mēs dažus paturēsim, lai vēlāk pagatavotu. Tas būs traki, un mēs dosimies atpakaļ uz krastu. Šobrīd mēs to esam izdarījuši, mums ir okeāna plēsēji. Puiši, mums tikko bija viena no trakākajām dienām mūsu dzīvē šodien. Mums ir divas skaistas spāņu makreles, viens suņu zobu tuncis un Džobijs, kapteinis, tepat blakus. Viņš daudz nerunā angliski, bet mēs viņam dosim makreli. Šī ir tev, brāli.
Bagus. Jā, labi, viņš to izbaudīs kopā ar savu ģimeni, puiši. Ir pienācis laiks mums tuvāk apskatīt šos dzīvniekus. Tad mēs tos notīrīsim, un šī būs labākā mīlesta reize jebkad. Labi, liksim tos tieši šeit. Mums šobrīd ir daži no trakākajiem plēsējiem okeānā. Un es vēlos jūs iepazīstināt ar katru no šiem dzīvniekiem, lai parādītu, kāpēc tie ir absolūti dominējoši rifa teritorijā. Šis ir zaļais džoba zivs. Jūs varat redzēt, ka tā tagad ir ļoti spēcīga, atšķirībā no šīm divām sugām. Tiem patiesībā ir ļoti izturīgs ārējais zvīņu apvalds. Viņiem ir šī lieta tieši šeit, kas ir līdzīga pūķim. Tā ir viņu muguras spura, tā viņiem patiešām palīdz pārvietoties pa ūdeni. Viņi to paceļ, un tas gandrīz ir kā spura uz sērfa dēļa. Tiem zobi gandrīz ir kā grauzoši zobi. Viņi ēd vēžveidīgos kalmārus, ēsmas un zivis. Šie radījumi ēd gandrīz visu, kas atrodas apkārt, sākot no rifu sugām līdz pat atklātas jūras sardīnēm un visam tam līdzīgam. Ļoti izturīga zivs, bet iespējams vismazāk dominējošā no visām trim. Nākamā šeit ir skaistā spāņu makrele. Tā ir radīta ātrumam. Šeit var redzēt tās krūšu spuru. Tā vienkārši ielokās un padara zivi ļoti aerodinamisku ūdenī. Tagad paskatieties uz tās muti. Tā ir ārkārtīgi asa. Tā pārgriezīs jebkuru ēsmu zivi. Ko tās dara? Tās pienāk pie ēsmu zivīm, kuras vēlas, un vienkārši nogriež tām asti. Tad tā ēsmu zivs vairs nevar kustēties, tad tās atgriežas un saplos pārējo. Šī spāņu makreles aste ir īsts zvērs. Tām ir ļoti maiga āda, bet nežēlīga mute. Bet puiši, mums jānonāk pie pēdējās, kas ir pārliecinoši dominējošā no visām. Rifa malā, suņzobu tuncis. Paskatieties uz to radību turpat. Kas padara šīs radības tik unikālas, puiši? Ir paskatieties uz tās aci turpat. Paskatieties uz izmēru salīdzinājumu starp makreli un suņzobu tunci. Tam ir daudz lielāka acis, kas nozīmē, ka tas spēj uztvert vairāk gaismas, kas savukārt nozīmē, ka tas var pamanīt ēsmas zivis pat tad, kad ir gandrīz tumšs. Tagad viņiem uz astes ir šie sirpji, un viņi patiešām var mainīt virzienu, kas palīdz tiem pārvietoties pa ūdens slāni. Bet viņi ir gandrīz tikai tīri muskuļi, viena no retajām tunces sugām, kurām patiešām ir zobi. Paskaties uz to žokli turpat, viņi satver laupījumu un saspiež to, tu noteikti negribētu nonākt tam tuvumā. Un tas arī padara šo par galveno plēsēju dziļākajā zilajā okeānā, un mēs to esam izdarījuši. Mazais, urā! Mums ir 3 dažādas zivis, mēs cepsim steikus šajā pludmalē, lai noslēgtu šo trako dienu. Otrajā dienā noskaidrosim, kura no šīm dominējošajām plēsējzivīm garšo vislabāk. Labi, ko mēs darīsim? Dosimies uz pludmalas augšdaļu, iekursim ugunskura un tad nāksim lejā, lai notīrītu šos puišus. Iesim savākt nedaudz sanaisto koku, labāk nestāvēt uz tā, tas ir jūras ezis. Tas izderēs. Ak, paskaties uz to koku. Ideāli. Ugunsbedres pabeigtas, dodamies lejā un notīrām zivis. Acīm redzot, puiši, mēs neapēdīsim visas šīs zivis. Ko mēs darīsim? Mēs nogriezīsim steiku no katras un pagaršosim. Pārējo mēs atdosim vietējam ciematam. Mēs apskatīsim katras gaļas kvalitāti un noskaidrosim, kura, manuprāt, izskatās vislabāk. Un tad tās pagatavosim un redzēsim, kura garšo vislabāk. Paskaties uz to tur. Tā ir spāņu makrele. Steiki izskatās vienkārši neticami. Uz tiem nav pārāk daudz asiņu. Pārēsim pie suņzobu tuncīšu, vai ne? Aiziet. Viņu gaļā parasti ir nedaudz vairāk sarkanās krāsas. Man interesē redzēt, kā šis izskatās. Paskatieties uz mūsu zivīm. Tagad mēs tās esam salikuši rindā, tāpēc mums ir spāņu makrele. Jūs varat redzēt, kāda ir tās gaļas kvalitāte. Mums ir arī suņu zobu tuncis, tas ir nedaudz tumšāks. Un tad paskatieties uz džobu zivi. Patiesībā tā izskatās tiešām labi. Mēs liksim šos steikus uz pannas. Nav bieži tāda iespēja nobaudīt 3 dažādas sugas, 3 dažādus steikus. Šeit saulrietā uz salām. Godīgi sakot, šī ir tā lieta, kuras dēļ mēs dzīvojam. Uzliksim šos uz uguns, nedaudz garšvielu, un tad Bobs onkulis mēs būsim gatavi gan jauniem, gan veciem. Mums viss jau gatavojās. Mēs noteikti nelaidīsim to ārā. Šeit uz salas ir ļoti vējains. Vējš ir krietni pastiprinājies kopš rīta, kad izgājām ārā. Ak, mans Dievs, gandrīz aizdegās.
Tā notiek, kad šeit ir ļoti vējains, viss aizlido, ieskaitot GoPro. Ak, paskaties uz šo, mums ir krāsns, mēs pagaidīsim līdz tā izdegs un tad liksim savus zivju steikus tieši virsū. Mums uguns jau kuras, es paņemšu šos zarus, iesim pie ūdensmalas, paskatīsimies, ko darīsim ar šiem zariem, vienkārši samitrināsim tos. Samitrino tos, puiši, mēs tos kārtīgi piesūcināsim ar ūdeni, lai tie nedegtu, kārtīgi izmērcēsim tos. Ko mēs darīsim? Noliksim šos zarus taisni pāri, tieši šādi, un tad mums steiki būs tieši šeit. Te ir mūsu darbiņš, mēs to liksim tieši uz mūsu suņu zobu enzivs tunci un visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, uz mūsu spāņu makrēles. Ak, mans Dievs, tas patiešām izskatās neticami. Man ir nedaudz garšviela, es zinu, ka jūs visi sakat, veids, tev vajag uzlikt garšvielas uz savus zivs, tāpēc mums ir vistas sāls. Paziņojiet komentāros, vai vistas sāls jāliek uz zivīm. Austrālijā mēs liekam vistas sāli uz visa. Tātad uzkaisīsim nedaudz virsū, izskatās patiešām forši. Mums ir steiki, vistas sāls. Ko vēl vīrietim vajag dzīvē? Godīgi sakot, visa šī ideja ir tāda, kad es gribu ātri apdedzināt tos no katras puses. Atstājiet iekšpusi mazliet jēlu un tā mēs arī tos pasniegsim. Paskatieties, kā tie šeit cepās, izskatās neticami. Es vienkārši ātri apcepu mūsu steikus no ārpuses, pirms tos noņemu no pannas. Tie gandrīz ir gatavi, bet vēl vajag nedaudz krāsas. Wow, es esmu tik sajūsmināts par šo. Šīs lietas izskatās neticami. Labi, mēs tūlīt ķersimies klāt. Es esmu tik izsalcis. Puiši, šis izskatās pēc spāņu makrēles. Pamēģināsim šo. Jūs varat redzēt, tā ir skaista spāņu makrēle. Tam ir tik balta gaļa, tuncis, steika gabaliņos, nedaudz chicken salt, garšvielas. Aiziet! Spāņu makrele. Diezgan neticami. Es došu tam 9 no 10, puiši. Godīgi sakot, tas ir neticami. Tālāk mēs ņemsim zaļo džoba zivi tieši šeit. Šī gaļa izskatās daudz drupanāka. Zaļā džoba zivs. Wow, labi, tā zaļā džoba zivs droši vien ir 9,5 no 10. Tas ir vienkārši neticami. Paskatieties uz gaļu, puiši. Tā ir tiešām tik drupena, tik laba. Suņzobu tuncis, galvenais plēsējs no otrās dienas. Pamēģināsim šo, puiši. Jūs varat redzēt, ka gaļa ir daudz sarkanāka, jūs varat redzēt. Garša šim nav tik laba, puiši. Lai gan tā ir visdominējošākā suga, tā nav visgaršīgākā. Es šim došu 7,5 no 10, 100%. Zaļais džofis uzvar, tad makrele un tad suņzobu tuncis. Bet, puiši, jūs domājat, ka šodiena ir traka? Pagaidiet, līdz redzēsiet, ko mēs darīsim rīt. Rīt mēs visu sajauksim. Mēs nedosimies uz dziļo zilo, mēs ķersim sauszemes dzīvniekus. Un tā būs viena no trakākajām dienām jebkad. Es jūs satikšu rīt agri no rīta. 3. diena vienam no niknākajiem plēsējiem pasaulē, un mēs viņus dzenāsim. Aiziet, draudziņi, tiekamies tad! Mēs tikko esam nolaidušies uz trakākā reliefa, kāds jebkad redzēts, puiši. Mēs esam sasnieguši vietu, kur okeāns satiekās ar mangrovju sistēmu. Un mums rokās ir loks un bulta, kā arī mugursoma. Un mēs tūlīt dosimies izpētē 3. dienā, lai atrastu trakāko dzīvnieku no visiem – milzīgo dubļu krabi. Šim dzīvniekam ir 2. augstākais testosterona līmenis dzīvnieku valstībā uzreiz aiz vērša, kas padara viņus ārkārtīgi niknus. Šie dzīvnieki spēja man noraut pirkstus. Bet pirms mēs sākam, puiši, mums mugursomā ir viena lieta. Jūs jau zināt, es visu laiku esmu taupījis šo labumiņu. Mēs izņemam mūsu ātro atdzīvināšanu. Jūs zināt, kad mēs to paņemsim, mēs iegūsim enerģijas pieplūdumu. Un tad, cerams, mēs varēsim atrast kādus nāvējošus plēsējus. Urā! Ak, mēs esam gatavi. Ir pienācis laiks sākt medības. Jūs tagad varat redzēt, ka paisums ir pilnībā atkāpies, un mums ir šīs trakulīgās mangrovju sistēmas.
Godīgi sakot, man nav ne jausmas, ko mēs šeit atradīsim. Man ir loks un bulta, ja nu gadījumā atrodam kādu traku zivi vai kaut ko tam līdzīgu. Bet, puiši, tas, ko mēs patiesībā meklējam, ir milzīgais dubļu krabis. Tie dzīvo šeit mangrovju sistēmā, dubļos. Un tie ir vieni no gardākajiem dzīvniekiem dzīvnieku valstībā, kā arī trakākie plēsēji. Mēs tagad sekosim šai straumei, jo tā mūs aizvedīs uz vietu, kur dzīvnieki slēpsies. Paskatieties, cik dzīdrs ir šis ūdens. Ak, tikko kaut ko pamanīju. Ak. Šeit ir mazs krabis. Nē. Paskaties uz viņu mazo spīli, un tā patiesībā ir domāta, lai satvertu. Un tad otra spīle patiesībā ir domāta, lai norautu gaļas gabalus. Viena spīle ir daudz spēcīgāka par otru. Viņam ir tikai maza spīlīte, tāpēc mēs cenšamies viņu pārāk netraucēt. Tas nav tas krabja izmērs, ko mēs meklējam. Mēs meklējam tādu, kas ir apmēram 30 reizes lielāks par viņu. Paņemsim loku un turpināsim izpētīt. Paskatieties šeit, jūs redzat? Tas ir traki. Izskatās pēc kaku, vai ne? Tas patiesībā ir no jūras gurķa ūdens pistoles, tās, ko mēs atradām pirmajā dienā. Puiši, tā izskatās viņu kaka. Viņi izspļauj visus šos atlikumus tieši šeit. Tagad mēs ieejam biezākā apvidū. Es tikko pamanīju kaut ko tur tālumā. Es skriešu viņam pakaļ, paskatīšos, vai mēs varam viņu noķert. Viņš ir tieši tur, viņš ir tieši tur. Ak, paskaties uz viņu. Tas ir neprātīgi. Ej. Viņš man ir ieķēries, viņš mani tur. Ak, nē, es vairs negribu viņu traucēt. Jūs varat redzēt skaistu krabi. Labi, liekam viņu atpakaļ. Tagad mēs tiešām esam pašā biezoknī. Turam īkšķus, lai nesastaptos aci pret aci ar krokodilu, jo šeit viņas tiešām ir sastopami. Es tikko atradu kaut ko pilnīgi traku. Šī lieta ir neprātīga, brāl. Šis ir citplanētietis, īsts citplanētietis, kas ir pilnīgi mežonīgs. Jūs redzat šo tagad? Skaties, kā tas te barojās. Tas ir tik traki, cilvēki. Es te knapi varu pārvietoties, tāpēc domāju, ka mums būs jāiet prom no šejienes un jāsako tai pēdai. Paskatieties uz visām šīm lietām. Rakstiet komentāros, vai jūs ietu pa šādu vietu. Tās duras tieši man pēdas apakšā. Teiksim tā, sajūta nav pārāk patīkama. Ak! Tieši šeit, paskaties uz šo, jā? Es paņēmu šo, paskaties uz to. Tas izskatās pēc liela austeru pudura. Tās acīm redzot ir atdalījušās no kāda zara vai kaut kā tāda, vai arī no mangroves saknes. Bet tas, kas vēlāk tiks uzlikts uz uguns, būs episki. Taču tie nav plēsēji, ko mēs medījam. Tas ir tikai uzkoda. Šeit ir vesels bars ar maziem snaperiem. Paskaties uz viņiem. Viņi visi ir pie manām kājām. Wow, paskaties uz šo. Te ir vēl viena no šīm citplanētiešu izskata lietām. Paskaties uz to. Tas sākās šeit, iet augšup un gar malu līdz pat šejienei, un tur tas barojās. Paziņojiet komentāros, ja jūs zināt, kas tas ir. Izstās pēc kaut kāda jūras gurķa vai kaut kā tam līdzīga, bet tas izstās pavisam svešādi. Paskatieties uz to. Es pat nezinu, vai man vajadzētu to aiztikt. Es noteikti to nēdīšu. Pat, ja tas droši vien ir kaut kāds plēsējs. Tieši šeit, pie šiem mangrovju kokiem, ir vesela kefolju bara. Es tikko palaidu garām visu to sasodīto baru. Bāc! Patiesībā man šeit mazliet satrauc krokodili. Es nemelošu, mēs turpināsim kustēties, paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Godīgi sakot, es tikko aizšāvu tai zivī tieši pāri galvai. Tas bija tik tuvu. Mēs sekosim šīm plūdmaiņu baseiniem līdz pašai tai klintī tur tālumā, un es domāju, ka tā būs laba vieta. Jūs redzat, ka esam sasnieguši piekrastes plūdmaiņu baseinus. Turpat tas ir sēpījis mugurkauls tik dīvaini, kā tie vienkārši peld pa okeāna vidu. Ak, paskatieties uz šo, paskatieties uz šo, paskatieties uz šo. Ak, jā. Mums ir austeres, kas būs neliela uzkoda. Es domāju, ka mēs šo varētu atvērt tieši tagad. Tas mums dos enerģiju turpināt un paskatīties, vai varam atrast vēl kādas plēsējas.
Redzat, tieši tur mums ir liela austere, ēdīsim to nost. Es tās labprāt paņemšu. Es neesmu liels austeru cienītājs. Dažreiz tās var būt nedaudz dubļainas, bet šī bija sāļa, krēmīga, ļoti viedu un norijās. Mēs joprojām neesam atraduši lielo plēsēju, kuru meklējam. Puiši, es negribu šeit vākt, kas pagadās. Es gribu redzēt, vai varu atrast lielu plēsēju. Tā kā es domāju, ka mēs medīsim šajos paisuma baseinos. Ja šeit neko neatrodam, dosimies dziļāk mangrovu sistēmā. Mēs gandrīz jau esam sasnieguši okeānu. Mums ir visi šie paisuma baseini. Es gribu paskatīties, vai šeit nav kaut kas, kas varētu slēpties apkārt, kas ir iekļuvis slazdā. Šī iekšpusē ir kā spilgti sarkans jūras ezis, kas iet gar čaulas sienu, un turpat blakus ir kaut kas spilgti dzeltens. Un tās patiesībā ir tā dzimuma dziedzeri, un tā ir tā daļa, ko var ēst. Paliec mienā, draugs. Visa tā dzeltenā masa, un izsūc to ārā. Es jums melotu, ja teiktu, ka pēc šī es jūtos piepildīts. Tas vienkārši pilns ar smiltīm un visādām dīvainām lietām. Jūras ezis bija kā caurei bez pieejams tolets. Nepiepildīts, biedējošs un nekad nav patīkams. Es esmu tāds dīvainis. Ceru, ka man no tā jūras eža nebūs caureja. Droši vien tāpat notiks. Mēs atstājam šo apvidu aiz muguras, dodamies tieši atpakaļ mangrovu sistēmā, lai paskatītos, ko varam atrast. Paskaties uz šo lietu. Tas ir liels suns. Mums ir jūras gurķis. Kāds brīnums. Tas tiešām ir liels, un viņš arī ir ļengans. Ak, draudziņ, tev ir problēmas. Vai ne? Ej prom no šejienes. Jūs zinat, mums ļoti patīk jūras gurķi, ūdens pistoles. Mēs tos atrodam visur, es nevaru no tiem izbēgt. Mēs atradīsim lielu, sasodītu krabi. Šis ir dīvainākais krabis, ko jebkad esmu redzējis savā dzīvē. Tas burtiski ir tāds pats kā es, garākās rokas un kājas, bet mazākais ķermenis. Tas ir traki. Labi, mēs viņu laidīsim vaļā. Puiši, es tikko pamanīju krabi. Tas pašlaik sēž savas salas malā. Ja tas mani pamanīs, tas uzreiz aizbēgs atpakaļ alā. Mums būs jāskrien tam pakaļ un jābūt ļoti, ļoti ātriem, lai mēģinātu viņu dabūt ārā, pirms viņš ieiet savā alā. Ļaujiet man uzstādīt šo GoPro. Viņš sēž turpat zem tā koka. Mums būs jāskrien viņam pakaļ un jācenšas viņu dabūt ārā. 3, 2, 1, aiziet! Aiziet! Kā? Viņš ir miris. Kas pie velna? Paskaties tur. Tā ir maza sieviešu dzimuma krabīte. Viņa ir mirusi. Kas pie velna? Interesanti, kas ar viņu notika. Viņa ir svaiga, mirusi, jūs varat redzēt. Joprojām ir gaļa viņā iekšā, bet viņa nekustās. Viņa sēdēja tieši šeit. Viņa bija gatava doties atpakaļ lejā bedrē. Godīgi sakot, man nav ne jausmas, kas ar šo meiteni ir noticis. Var redzēt, ka tā ir mātīte, jo tā ir šī lielā kabata, kurā tā nes visas savas olas. Žēl gan vecīt. Man nepatīk redzēt šos beigtos dzīvniekus. Mēs to nevaram apēst. Tur būs pārāk daudz baktēriju, parazītu un visa kā cita iekšā, tāpēc mums tas būs jāatstāj šeit. Esmu pārliecināts, ka kāds cits krabis vai arī zivis un viss pārējais šeit to apēdīs. Jā, tur iekšā ir daži gliemeži, tie barosies ar to krabi. Velns cilvēki. Es domāju, ka tas bija mūsu krabis. Es burtiski metos tam virsū un visu pārējo. Labi, mums būs jāturpina virzīties dziļāk mangrovēs. Paskatīsimies, vai šeit, dzīvnieku valstībā, varam atrast vēl kādu. Puiši, šie krabi ir traki. Ko tēviņi patiesībā dara? Viņi pieķerās mātītēm, un tad viņi vienkārši ķerskī pie lietas, un mātītei nav citas izvēles, kā tikai pāroties ar to tēviņu. Tātad lielie tēviņi, kurš mēs šeit medījam, būtībā valda pār visu. Viņi vienkārši satver jebkuru mātīti, kuru vēlās, un izvēlās pēc sirds patikas. Es vienkārši sekoju šai upītes sistēmai. Visi krabi patiesībā šeit pārvietosies iekšā un ārā, kad būs bēgums. Es tikko pamanīju sasodīt krabi brāli. Viņš droši vien tika pieķerts šeit paisuma laikā. Skaties uz viņu, viņš ir nomaskējies. Redzi viņu tieši šeit. Vienīgais iemesls, kāpēc es varu pateikt, ka viņš ir šeit, ir tas, ka viņš pūš burbuļus, bet viņš ir ļoti labi paslēpies. Šī būs laba cīņa. Šis ir tas krabs, kuru mēs visu dienu esam meklējuši. Puiši, labi. Es mēģināšu piezakties viņam no aizmuguras un tad satvert viņa spīles, jo šis radījums izskatās pēc īsta briesmoņa.
Šis ir milzu krabi. Noliksim mugursomu, noliksim to tieši šeit. Ak, mans Dievs, tas ir briesmonis. Ak, mans Dievs. Ak, viņš ir tik spēcīgs. Jā, es viņu dabūju. Ak, mans Dievs, viņš ir tik spēcīgs. Ak, paskaties uz to. Ak, mans Dievs, paskaties uz to. Tas ir īsts briesmonis. Tā lieta ir milzīga. Wow, labi, es mēģināšu viņu noturēt. Viņš mēģina man noķert, skaties uz to. Tas tur ir galvenais plēsējs. Mazulīt, paskaties uz to radību, paskaties uz tām spīlēm. Tas burtiski ir mangrovju sistēmas karalis turpat. Šim dzīvniekam šeit ir otrs augstākais testosterona līmenis no visiem dzīvniekiem uz zemes. Tas milzīgās spīles turpat, tas ir ēdiens mums. Mēs visu dienu esam medījuši šo radību, un tagad mums ir īsts briesmonis. Nevaru noticēt. Kā? Cik liels šis radījums ir? Paskaties uz tiem nagiem turpat. Es tikko viņu apgriezu uz muguras, tu joprojām vari redzēt, ka viņš kustās. Bet mēs viņu atbrīvosim pēc iespējas humānākā veidā. Viņu centrālā nervu sistēma patiesībā atrodas viņu ķermenī. Tāpēc es vienkārši iešu taisni lejā, un tas turpat viņu nogalina uzreiz. No šī brīža viņš vairs nejutīs nekādas sāpes. Paskaties uz tiem ledenēm, tās būs mūsu ēdiens. Šeit, tieši šeit, no šiem milzīgajiem nagiem māk visa spēks. Ar tiem viņi satver savu laupījumu un nogalina visu. Tagad viņiem ir šīs 6 kājas katrā pusē, šeit sānos, šīs smailās. Tās ir tās, kas palīdz tam kustēties, un šīs spaldētāja kājas aizmugurē ir tās, kas to virza cauri ūdenim. Viņiem ir vistrakākā seja, viņi gandrīz izskatās kā ciplanētieši. Viņi dzīvo dubļos un kaut kā viņu gaļa ir tik neticami salda. Tieši to mēs darām tagad. Mēs paņemam šo radību, iekuram uguni un gatavojam īstu gardēžu maltīti 3. dienai. Mums ir plēsējs, draudziņi, ejam! Iesim augšā krūmos, paskaties uz šo. Mums burtiski ir palmas, savāksim veselu kaudzi ar sanestiem kokiem, iekursim ugunskura šajā pludmalē. Mēs sakārtosim šo veco palmu. Mēs tūlīt izdarīsim ar šo krabi visīstākajā austrāliešu stilā. Tā mēs to daram Austrālijas attālajos apgabalos, puiši. Manuprāt, tas droši vien ir labākais veids. Ļoti, ļoti vienkārši un ārkārtīgi garšīgi. Bet vispirms mums vajag izrakt diezgan pamatīgu bedri, un tad mēs to piepildīsim ar visu malku. Es vienkārši to sasmalcināšu un ielikšu šeit iekšā. Aizdedzināsim uguni un sakopsim šo krabi. Šī lieta ir tik smilšaina. Ak, mans Dievs, mūsu loks un bulta aizdegās. Es pats aizdegos. Labi, nomazgāsim mūsu krabi. Pēdējās 3 dienas, puiši, es ieguldīju visu savu sirdi un dvēseli šajā izaicinājumā, atrodot dažus no trakākajiem, neticamākajiem dzīvniekiem, kādi jebkad redzēti. Noslēguma ēdienā milzu dubļu krabis un pats lielākais no visiem. Noteikti, puiši, lūdzu nospiediet patīk un abonējiet, ja vēl neesat to izdarījuši. Tas tiešām daudz nozīmē. Man ļoti patīk veidot šos video jums, puiši, bet tas mazais atbalsts mani tiešām iedvesmo turpināt un darīt vēl vairāk. Tāpēc, ja vēl neesat to izdarījuši, nospiediet abonēt, nospiediet patīk šim video, es jūs tiešām ļoti mīlu, puiši. Es esmu tik sajūsmināts par mūsu krabi, ka gandrīz aizmirsu par šīm austrēm, kuras mēs atradām un kuras bija mugursomā. Mēs noliksim šīs malā un paņemsim mūsu krabi. Mēs liksim šo lietu uz uguns, tieši uz oglēm. Wow, tas tur vienkārši gatavosies, tu redzēsi, tas mainīs krāsu un kļūs spilgti sarkans. Sarkanā krāsa rada visdūmakainos skaistāko garšu, un gaļa ir tik salda, jūs varat redzēt. Skatieties, cik sarkana tā sāk kļūt. Tas ir traki, tam patiešām bija pigmentācija čaulā, un kad tas uzsilst, tas mainīs krāsu. Tas pāriet no burtiski brūnas uz viskošāko sarkano. Šobrīd tas izskatās pārāk labi, tas burtiski tvaiko savā čaulā. Ak, mans Dievs, paskaties uz to.
Mēs esam gatavi pēdējam gatavošanas posmam. Ak, es esmu tik izsalcis šobrīd. Es vienkārši apgriezīšu viņa otrādi. Paskaties uz to. Mūsu krabis ir gandrīz gatavs. Noņemsim viņu no uguns. Paskaties, kāda krāsā šobrīd ir šis krabis. Mēs nedrīkstam aizmirst par mūsu austerēm. Šis būs viens no labākajiem noslēguma gatavošanas brīžiem, kāds mums jebkad ir bijis mūsu dzīvēs. Puiši, paskatieties uz krābju krāsu šobrīd. Tā ir kā spilgti sarkani rozā. Mēs tūlīt atvērsim šo lietu, bet pirms to pagaršosim, mēs pagaršosim savas austeres. Paskatieties uz šīm lietām te, mazajām austerēm. Jūs patiešām varat sajust to kūpināto garšu. Jūs zināt, mums ir visu plēsēju briesmonis. Pašlaik ir tikai viens veids, kā to izdarīt. Mēs tūlīt atlauzīsim pašu lielāko ledeni no visām. Paskatieties uz šo lietu te. Tas ir milzīgs naks mūsu ēdienam. Un paskatieties, cik sulīgs tas ir. Labi, mēs gribam saglabāt šīs sulas. Paņemsim savu nazi, atvērsim to vaļā. Ak, mans Dievs, mēs to esam vienkārši perfekti izdarījuši, brāli. Paskaties uz to ledeni turpat. Tā mēs to darām. Skaties, cik liela. Tā ir milzīga ledene. Paņemsim to vaļā, tas sasodītais dominējošais plēsējs. Trešā un pēdējā diena. Milzu dubļu krabis. Aiziet! Bez šaubām, viens no maniem mīļākajiem jūras produktiem uz šīs planētas. 10 no 10. Tiekamies nākamajā trakajā piedzīvojumā. Vairāk video tieši šeit. Liels paldies jums visiem!